Vai zināt par garīgo praksi laulībā, kas piedāvā unikālu iespēju uzlabot attiecību kvalitāti? Šodienas raidījumā par emocionālās saiknes veidošanu ar savu partneri caur lūgšanu. Palieciet kopā ar mums! Esiet sveicināti raidījumā Laiks ģimenei. Šodien jau otrā diena mūsu laulības nedēļā, un mēs ķeramies klāt nākamajam tematam, kas, es ticu, var pilnveidot mūsu pāru attiecības. Mani sauc Daina Kleimane. Un es esmu Daumans Kleimanis. Ceru, ka jums bija iespēja noklausīties vakardienas raidījuma pirmo minisēriju, kas veltīta šai laulības nedēļai, kurā mēs mudinājām jūs ar lielāku ticību paskatīties uz savām attiecībām un iespējamām pārmaiņām un izaugsmēji tajās. Ja vēl neesat noklausījušies, noteikti mēs aicinām to izdarīt. Un šodien mēs pievērsīsimies tematam, kuram arī ir nepieciešama ticība un kas arī ir svarīgs attiecībām, lai tās augtu un veidotos emocionāla tuvība. Palieciet kopā ar mums! Šīs dienas mūsu pamudinājums varbūt kādam no jums liksies diezgan vienkāršs, un tomēr tas ir dzīvi un laulību izmainošs elements. Lūdz bez mitēšanās par un ar savu dzīves draugu. Lūdz par sevi, lūdz, lai Dievs dod tev savu garu, būt mierīgam un priecīgam, un lai atjauno vai nostiprina garīgo deksmi. Jā, un šī ir lieta, ko jūs varat darīt neatkarīgi no otra. Jo pat, ja jūs esat situācijā, kad abi neesat gatavi strādāt pie attiecībām, bet jūs viens tāds esat, vai varbūt otrs nemaz nav ticīgs un lūgšana nav viņa ikdienas prakse, tad tas, ko mēs gribam teikt un kam mēs patiesi ticam, Bībeles vārdiem to varētu teikt, daudz spēj taisni cilvēku lūgšana. Un ir vajadzīgs kaut viens, kurš dedzīgi iesaistās lūgšanā par jūsu attiecībām, par jūsu ģimeni, un pārmaiņas mēs ticam, ka var notikt. Jā, un bieži vien mēs daudz ko gribam un daudz ko plānojam, un mums ir mērķi ģimenē un dzīvē, un arī tas, ko mēs vēlamies piedzīvot laulības attiecībās, bet vai mēs iesaistām Dievu tajās? Tas ir jautājums. Jā, ja mēs apzināti pieņemam lēmumu lūgt par savu dzīves draugu, gan tajos brīžos, kad jūtamies tuvu viens otram, bet vēl jo vairāk tajos brīžos, kad neiet vairs tik gludi, kad iespējams jūtas nav vairs tik dzīves, kā tas bija iepriekš, vai arī ir kāda siena starp mums izveidojusies, tad vēl jau vairāk turpini un nepārstāji lūgt par savu dzīves draugu un piedzīvo, kā Dievs maina tavu sirdi, kā maina skatījumu uz tavu laulāto un palīdz arī atsaukt atmiņā tos labos brīžus, ko tad es mīlu tajā cilvēkā. Un es ticu, ka tad mēs varam ieraudzīt, kad arī to, kā Dievs mīl mūsu tuvāko, mūsu vīru vai sievu, un tas pārveido arī mūsu. Un tas ir tas brīnišķīgais, kas var mainīties lūgšanā. Šis fokus no sliktā, no problēmām uz to, ko es gribu redzēt labo otrā cilvēkā. Un, reizēm es arī dzirdu, ka mēs ļoti dedzīgi un dabiski lūdzam par bērniem un par viņu vajadzībām un tā tālāk. Man gribētos redzēt vairāku, lielāku prioritāti lūgšanai par savu dzīves draugu. Jo tas ir ļoti bībeliski, vai ne? Dievs pirmajā vietā, un tad nevis bērni vai kaut kas cits, bet mūsu dzīves draugs. Un es domāju, ka tas ir dabiski, ka tam būtu jāatspoguļojas arī tādā mūsu lūgšanas dzīvē, kad mēs dedzīgi arī tā kā lūdzam par savu vīru vai sievu. Jā, un tas ir tas arī, kas dabiski arī veido šo te ģimenes veselīgo modeli, ja, kad bērniem arī ir jāredz laimīgas pāru attiecības. Jā, te mēs runājām par to, ka ir svarīgi neatkarīgi no kā, neatkarīgi no otra, lūgt par savu dzīves draugu. Bet ejam tālāk. Ja abi mēs esam ticīgi un ja abi esam motivēti pilnveidot savu laulību, tad mēs esam pārliecināti, un mēs to esam piedzīvojuši, ka nekas tā neuzlabo attiecības un arī tādu emocionālo pieķeršanos kā kopīgs laiks lūgšanā.
Un daudz ir redzēts šis zīmējums par to, ka jo vairāk mēs tuvojamies Dievam, jo vairāk mēs tuvojamies viens otram. Un es domāju, ka tas pilnīgi nav pārspīlēts, ka tas tiešām arī tā ir. Tātad, ja jūs vēlaties ciešākas attiecības viens ar otru, tad jums ir jānošķir laiks kopīgām lūkšanām. Un kāpēc tad tās kopīgās lūkšanas ir tas, kas tuvina? Kas ir tas unikālais tur, par ko arī mēs sākumā minējām? Un es teikšu pirmkārt, tā ir viens otra svētīšana. Tad, kad mēs lūdzam, tad, kad mēs ejam pie Dieva, mēs izsakam svētību vārdus. Tas kungs, lai tevi svētī un tevi pasargā. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs nekur citur nevaram piedzīvot. Otrkārt, tā ir viens otra novērtēšana, tāpēc, ka pateicība ir liela daļa no lūkšanas. Un tad, kad mēs pateicamies Dievam par otru cilvēku, tie vārdi ir, ja jūs neesat to piedzīvojuši, tie vārdi ir viena no spēcīgākajiem, kad es saku, Dievs, es pateicos par savu sievu, kura tik rūpīgi un uzticīgi par mani gādā un man redz un tā tālāk. Tas ir kaut kas ļoti īpašs. Jā, bet bija laiks mūsu dzīvē, kad mēs lūdzām atsevišķi katrs, bet mēs praktiski nemaz nelūdzām kopā. Un, pie galda lūkšanas varbūt neskaitās. Un pēc kāda laika es sajūtu, ka es jūtos tālu no Daumanta, ka mēs neesam tik tuvi, cik mēs mēdzām būt. Un tajā laikā gan šī iemesla dēļ, gan droši vien kāda cita arī dēļ, es jūtu, ka starp mums ir tāda kā siena. Mēs it kā turpinājām mīlēt viens otru, bet tā sajūta bija ļoti tālu. Jā, un tas jau, es domāju, ka nevienam nav jaunums, ka tiešām ir izaicinājumi un šķēršļi kopīgai lūkšanai, gan personīgai, pirmkārt, gan arī kopīgai vēl jo vairāk. Un tie var būt no savu personīgā garīgā stāvokļa, kad es vienkārši jūtos atsilis garīgi no Dieva un man vispār negribas lūgt, kur nu vēl kopā. Un pēc tam, tad, kad pat ja mēs gribam arī ikdienā radīt, nošķirt laiku, lai to darītu, atrast piemērotu brīdi, kad neviens netraucē, vai kad nav aizņemtības vai domas, jā, tas ir izaicinājums. Tas tā kā ir šķēršļi, bet ja mēs tiešām no sirds apzināmies, ka kopīgas lūkšanas atjauno šo emocionālo intimitāti vienam ar otru, ja esat patiesi tajā brīdī Dievu priekšā un patiesi Dievam uzticat gan savu spēku, gan savu nespēku, gan raizes un problēmas, ar ko šajā brīdī dzīvē sastopaties, es teiktu, ka tas uzlabo ne tikai emocionālo saikni, bet te varbūt vīriešiem tāds pamudinājums. Es domāju un es saredzu, ka tas uzlabo arī tādu fizisko intimitāti, ka gribas vairāk būt arī fiziski, jo ir arī šī emocionālā saikne piedzīvota daudz biežāk lūkšanai. Un sievietei tas ir dabiski, ja ir tā intimitāte piedzīvot lūkšanā, vai tas ir viens no veidiem, kā to var darīt, tad ir daudz vieglāk atvērties arī fiziskai intimitātei. Jā, tās ir tiešām labas ziņas, es domāju, visiem mums. Bet, protams, jāpiebilst, ka nenotiek jau uzreiz un automātiski tā dziļā pēc pirmās kopīgās lūkšanas. Jā, tas prasa arī tādu uzdrīkstēšanos, tas prasa arī tādu saskaņu, ieklausīšanos, jā, atvērties un uzticēties. Nevajag domāt pat, ja vienu reizi vai otro reizi, es nejūtu tādu saikni, kad tāpēc to būtu jāpārtrauc. Es atceros, ka vēl pavisam nesen tu pienāci pie manis klāt un teici, es jūtos ļoti mīlēta, kad tu mani uzaicināji kopīgi lūgt. Es domāju, es vienkārši gribēju ar tevi kopīgi pielūgt, it kā tāda vienkārša lieta, bet tas tev tik daudz nozīmēja. Un tas patiešām tā arī ir, jo man tas parāda, ka tu gribi dalīties ar savu dzīvi ar visām tiem aspektiem. Gan ar tiem, kas tev ļoti labi izdodas, gan varbūt, ko tu Dievam uztic, kur varbūt ir kaut kādas problēmas darbā, kad man nav tā sajūta, ka tu viens te cīnīsies par to, bet kad tu iesaisti mani un ka mēs esam kā komanda un varam iet kopā. Un tas man, es sapratu, ka tas man daudz nozīmē un tā kā liek justies arī mīlētai, ka mēs ejam kopā, ka tu gribi ar mani iet kopā. Jā, bet Daina, varbūt tu vari padalīties ar tām lietām, kas ir tie nosacījumi vai tādi, es varētu teikt, pat tādi noteikumi, lai tas kopīgais lūkšana laiks tomēr būtu tāds vairāk ar pluszīmi, nevis ar mīnuszīmi. Jo varbūt arī mīnuszīme, ne? Jā. Un ko es domāju ar šo mīnuszīmi? Ka reizēm mēs lūkšanu izmantojam ne tiem pareiziem
motīviem un nolūkiem vai mērķiem. Un te es gribētu mudināt, ka nekad neizmantot lūkšanā dzirdēto otra vājumu, lai vēlāk kaut ko pārmest otram. Jo, iespējams, lūkšanas laikā jūs dzirdēsiet par otru ko tādu, ko nemaz jums tā negribas dzirdēt, ko viņš uztic Dievam, bet vēl nav paguvis uzticēt jums, vai varbūt nemaz nav vēlējies, vai ne? Bet atcerieties, ka tā ir liela priekštiesība būt līdzās, kad otrs lūdz skaļi par sevi, par tevi, par ģimeni un visu, kas viņam svarīgs un par to, kas viņam neiet. Jā, mans mudinājums un aicinājums glabāt šo lūkšanu kā dārgumu savā sirdī. Pat, ja neesat mierā ar dzirdēto. Jā, lūkšanā dzirdētais, lai paliek lūkšanā. Un tā mēs jūs sirsnīgi aicinām atrast laiku kopīgām lūkšanām, kopīgai sarunai ar Dievu. Jūs varat vienoties par laiku, kas jums ir ērtāks, kas jums ir piemērotāks, vai tie ir rīti, vai tie ir vakari. Jums ir jāizrunā par regularitāti, kas jums ir piemērota, vai tā ir vienreiz dienā vai vienreiz nedēļā. Jūs varat sākt ar maziem solīšiem. Bet neatstāt to pašplūsmā. Kad sanāks? Jo parasti, ja mēs to neieplānojam mūsu grafikā, tad nesanāk. Tieši tā. Tāpat kā mums ir svarīgas sanāksmes, kuras mums ir būtiskas, mēs tās ieplānojam, ieliekam kalendārā. Tāpat arī mēs aicinam jums arī attiekties ar tieši tādu pašu nopietnību pret to. Jā, un šī raidījuma noslēgumā vēl kāda rakstvieta no 1. Tesaloniķiešiem, 7. nodaļa, 18. pants, citēšu no galvas. Lūdziet Dievu bez mitēšanās, par visu pateicieties Dievam, tieši to Dievs grib no jums Kristu Jēzu. Tiekamies jau rīt, kad atgādināsim jums vēl kādu svarīgu praksi attiecībās.